Jā, interesants jautājums. Ko darīt, ja uzņēmums aug pārāk ātri? Tā var būt, un tas ir forši. Nu, ja ļoti pārāk ātri, tad es esmu vairāk piekritējis tam, ka gan cilvēks, gan uzņēmums, bet ka mēs augam evolūcijas procesā, ka mēs augam pakāpeniski. Jo, ja kaut kas notiek ļoti strauji un ātri, tad, ja mēs paskatāmies dabā, tad palielam tā ir katastrofa. Ja, teiksim, šodien +30, rīt -30, vai šodien sauss un rītā plūdi. Bet te ir ļoti svarīga uzņēmuma struktūra. Uzņēmuma struktūra un mērījumi, jo, ja mēs redzam, ka, piemēram, ja mārketings aug pārāk strauji un pārāk daudz līdus mums sāk piegādāt, tad mēs redzam ar mārketingu nosacīt, vai nu mēs samazinām budžetu, vai nu mēs to atstājam, bet tad mēs saprotam, ka mums vajag ātru pārdošanu. Ja pārdošana tikpat labi strādās, tad mums ātri vajag organizēt ražošanu. Ja, un tā struktūra un metrikas mums ļauj ļoti ātri saprast, kurā vietā, kas mums dod pienesumu, pie kam, ko mums metrikas ļauj saprast. Kad visticamāk, kāpēc, piemēram, tie paši līdi mārketingā sāk augt ļoti strauji, tad tur ir kaut kādas veiksmīgas darbības apakšā. Un mēs tās veiksmīgās darbības varam identificēt un iešūt uzņēmumā ikdienas darbībās. Un tādā veidā mēs varam to straujo izaugsmi nofiksēt un saglabāt. Ja mums tādas metrikas nav, tad mēs īsti nesaprotam, kas deva to pieaugumu. Visticamāk, ka mēs gāzīsimies lejā atpakaļ. Tā kā te būtu divas lietas, struktūra un metrikas, lai mēs varam saprast, lai mēs varam to izaugsmu noturēt, lai viņi mums nekrīt uz leju un redzēt, kas bija tas, kas deva veiksmīgās darbības.